Kā izskatās Latvijas politikas desu fabrikas aizkulisēs? Par to ļaus spriest sarunas, ko izmeklētāji no 2009. līdz 2011. gadam noklausījās viesnīcā Rīdzene, kur Šlesers ar politiķiem un uzņēmējiem kārtoja lietas. Šo sarunu saturs žurnālam ir kļuvis zināms no avotiem, kas lūdz savu identitāti neatklāt. Pēc rūpīgas izvērtēšanas ir publisko tos sarunu fragmentus, kas satur sabiedrībai būtiski informāciju. Šlesers no politiskās skatuves ir nogājis pēc sakāves 2014. gada vēlēšanās, taču Rīdzenes sarunās būtiska loma ir politiķiem, kas joprojām ir Latvijā ietekmīgi. 2010. gada martā, nākamajā dienā pēc Tautas partijas lēmuma atstāt Valdi Dombrovska valdību, Rīdzenes numuriņā tiek Šlesers, Lembergs un Saskaņas līderis Urbanovičs. Mērķis ir saskaņot plānus, kā līdz vēlēšanām vājināt vienotības valdību un panākt, ka pēc vēlēšanām trijotne var veidot kopīgu valdību. Jautājums tagad ir tāds. Pirmkārt, vai mēs varam saskaņot rīcību īstermiņā? Vot visi kopā 3, kas mēs šeit esam. Otrs, gribi vai negribi ir jārunā par 2. oktobri, un es sākšu ar 2. oktobri. Vot kur man ir bažas. Un beigās sanāks tā, ka vienotībai zaļajiem zemniekiem būs 51 vieta, mums ar Urbanoviču 49. Finālā es neredzu variantu, kā zaļie zemnieki aizies pie Šlesera un Urbanoviča, nevis ar vienotību. Tās ir bažas no tā, kā Augusts uzvedās. Es saprotu, ka Brigmanis ir konjunktūrists, bet viņš tajā pakaļā tā lien tik dziļi. Es tagad runāju par ideoloģiju, nevis tas, ka mēs te varam sanākt un klusi sarunāt. Tādu dziesmu dziedot Brigmanis viņš nevarēs nolikt. Es esmu definējis, ka zaļajiem zemniekiem, startējot vēlēšanās, jāņem vērā sekojošs apstākļus. Starp tiem, kas var tikt ievēlēti, nedrīkst būt tādi, kuri aiz savas kaut kādas pārliecības ideoloģiskās, jeb pagātnes nevar veidot koalīciju ar Saskaņu. Tādi nedrīkst būt. Teiksim, kā Visvaldis Lācis. Atceries, Brigmanis paziņoja, ka notiek sarunas ar visu Latvijai. Es Augustam pateicu visu Latvijai, un Lembergs aizmirsti. Izvēlies vai nu visu Latvijai vai mani. Bet tu man atbildi uz jautājumu. Mums jāizrunā atklāti. Pieņemsim. Turpina strādāt mazākumvaldība, mēs ar Urbanoviču valstiski rīkojamies, ļaujam strādāt. Jāmokās valdībai, bet strādā visi. Un vēlēšanu rezultāts sanāk tieši tāds. Vienotība plus ZZS ir 51. Es neredzu variantu, kā zemnieki teiks. Mēs te varam ar Urbanoviču, ar krieviem, ar sarkaniem. Es neredzu variantu. Pirmkārt, Urbanovičs un Saskaņa šobrīd nav nekādi sarkanie, ja kas. Absolūti. Tautas acīs bļaģi saprot, sarkanā lupata ir bezdarbs. Bezdarbs un vēlreiz bezdarbs. Noņemtas algas. Aivar, bet tu saproti, par ko es runāju? Es esmu gatavs sadarēt, ka Brigmanis nevarēs. Tāpat kā es nevarētu lekt ārā un teikt, davai es aizeju ar Tevzemi un aizmirstu, ka mēs ar Urbanoviču it kā mēģinājām draudzēties. Man ir piedāvājums. Vislabākais veids, kā veidot drošību nākotnē, ir sadarbība tagadnē. Es piedāvāju izstrādāt saskaņotu rīcību, kā piespiest Dombrovski vilkt ārā budžeta lietas. Es viņus piespiedīšu. Ja tu piespiedīsi, jautājumu nav. Bet ja nē, mans piedāvājums. Mēs parlamentā saskaņotā rīcībā velkam ārā uzdevumu valdībai. Normāli, bet man ir lūgums. Ja mēs tā spēlējam, tad sarunājam, ka pirmie šādus priekšlikumus izsaka zaļie zemnieki koalīcijā, ne otrādi. Es atbalstu, ļoti labprāt. Un vēl, vai mēs varam šito lietu vienreiz, tad pa īstam nomenedžēt koordināciju? Varam, tikai es tev saku, tad ir regulāri jātiekas un jāskaņo. Jo tas, ka mēs te sanāksim vienreiz 2 mēnešos, no tā nekas nemainīsies. Pagājušo reizi, kad mēs runājām par mēdīju lietu 4. atceraties, nekas nenotika. Es gribētu piekrist Jānim, ka mums jāuzliek plāns. Man gribētos, lai vēlēšanās tomēr sanāk tā, ka tā 51 balss ir mums, nevis tam blokam, kurā ir vienotība un zaļie zemnieki. Tu man neļauj pabeigt. Kāds ir plāna mērķis? Galvenais mērķis panākt to, lai zemnieki sadiršas ar vienotību tik tālu, ka ieraugot to Dombrovska sūtīto plānu, ka viņi priekš sevis izdara secinājumu. Bļaļ, ar šitiem nē, labāk ar tiem pareizi.
bet nevis vienkārši sadiešus, bet par lietu. Par skolotājiem, par zemniekiem. Jā, variants ir tāds. Kāda mums ir vajadzīga valdība? Tā kā Aivars parasti uzdot pareizo retorisku jautājumu. Vāja. Mums ir vajadzīga vāja valdība, jā. Mana pozīcija ir tāda. Mēs liksim viņiem strādāt, pat ja Dombrovskis atkāpsies. Vot prezidents nāks un strādās pie kritušā Dombrovska un mēģinās kaut ko tajā valdībā lemt. Ainār, tu mazliet pārlieci drīkst? Man ir priekšlikums. Ja runājam par saspēli, tad davai vienojamies par saspēli. Bet tad iepriekš ir jāprunā, kuri būs tie jautājumi. Par budžetu tas ir cieti. To es esmu pateicis un pierādījis ZZS, kāpēc tas ir jādara un kāpēc tas viņiem ir izdevīgi. Un nav izdevīgi jaunajam laikam. Es viņus piespiedīšu to ceļu iet. Guntis būs un Guntis to piļīs. Viņš iet uz koalīcijām. Brigmanis varēs sēdēt pie ratiem. Un Ainār, lai tu saprastu manu tādu. Mēs decembrī vai janvārī tur pacēlās jautājums par premjerēšanu. Es viņiem teicu, labi, principā varat ar mani rēķināties, bet mēs norunājām, ka šo jautājumu publisko tad, kas par to atsevišķi vienosies atbilstoši situācijai. Bet nepagāja nedēļa Brigmanis televīzijā. Viņam jautā, ko jūs liksiet pretī Šķēlim? Viņš saka, Lembergu par premjeru, bļaļ. Un, protams, visi sāka bļaut ZZS līderis Lembergs, ZZS līderis Lembergs. Ahuj, tauta zina, līderis, ne līderis. Saproti, šobrīd tas, ka es esmu līderis, nozīmē, ka politika, ko realizē Dombrovskis, tā ir mana politika. Nahuj, tad vispār Lembergs vajadzīgs. Es jau vispār neatšķiros no Dombrovska, saproti? Tāpēc es ļoti cieti deklarēju ļoti sistemātiski atšķirīgu viedokli. Un tā ir mana politika, saproti? Brigmanis saka kaut ko vienu, es kaut ko citu. Man šī atdalīšanās ir jāietur. Saproti? Es nevaru pieļaut, ka mani apzināti saista ar esošās valdības politiku, bļaļ.